ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Ai, 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 radi, raira, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Laima ar mums lēmī, sargā mūsu zemi. Viena mēle, viena dvēsele, viena zeme mūsu. Es šovakar šeit stāvu, jo mīlu Latviju. Mīlu Latviju, mūsu kultūru, mūsu tradīcijas, mūsu cilvēkus. Un es zinu, ka šovakar jūs arī esat šeit tā paša iemesla dēļ. Jūs mīlat Latviju. Un par to jums liels paldies. Tomēr mēs šeit neesam sapulcējušies, lai atzītos citam mīlestībā, lai svinētu šeit svētkus. Mēs esam šeit šovakar tādēļ, lai cīnītos, lai apliecinātu savu gatavību cīnīties par mūsu zemi, par vienīgo, kas mums pieder. Tā ir mūsu, un svešiem mēs to neatdosim. Priecājos, ka šovakar uz šo mītiņu ir sanākuši tik daudz cilvēku. Cilvēki ir atsaukušies, cilvēki grib būt noteicēji savai dzīvei. Viņi pārvarējuši gan savu inertumu, gan bailes, jo nebija sevišķi daudz cerību, ka atnāks daudzi, bet palīdzēja laiks, nelīst lietas. Šie cilvēki ir ar gaišām sejām un ārkārtīgi aktīvi. Es priecājos vēl par to, ka pietiekami augstā līmenī ir organizēti tieši politiskās runas, ka viņas ir skaidras, ka viņās nav kompromisu un nav arī vulgaritāšu. Skaidrs ir tas, ka šī nav pēdējā sanākšana, šī cīņa nav beigusies, un jādomā, kā saka, ugunsgrēks rit pēc plāna.